Pirms gadiem 3 kaimiņš Valdis nolēma, ka būtu laiks viņam beidzot nomainīt savu veco žigulīti pret kādu jaunāku un labāku mašīnu. Tā kā līdz tam viņš nebija ņēmis nekādus kredītus, gribēja pakonsultēties ar saviem draugiem Zigfrīdu un Sandri, kuri jau 2 gadus braukāja līzingā paņemtās mašīnās un bija apmierināti ar nosacījumiem. Turklāt viņi taču brauca jaunās mašīnās. Zigfrīds savu autiņu paņēma līzingā uz 7 gadiem un izvēlējās fiksēto likmi visam līzinga periodam. Savukārt Sandrim līzings ir uz 7 gadiem, bet ar mainīgo likmi, kas viņam lēkā katrus 3 mēnešus atkarībā no situācijas tirgu. Diezgan loģiski, ka Zigfrīds un Sandris katrs aizstāvēja savu izvēli. Fiksētā likme ir pati labākā, viens teica, padomā pats, visus 5 gadus zinu, cik man ir mēnesī jāmaksā un nekādi notikumi nevar neko man sačakarēt. Nu tā ir tikai ilūzija, atrauc Sandris. Padomā, ņemot fiksēto likmi, tā kā likums ir augstāka par brīža mainīgo likmi un brīdī, kad kredīta likmes nokrītas, mans maksājums arī samazinās, bet ietaupīto naudu es varu tērēt benzīnam, lai biežāk paceļot pa Latviju, taču neviens ne otrs Valdi nevarēja īsti pārliecināt. Tāpēc viņš nolēma mašīnu uz parāda neņemt vispār. Šovasar atkal Valdis tikās ar Zigfrīdu un Sandri. Un šis šiem leca krāgā. Nu, veči, sakiet, kurš tagad ieguvis šajā laikā ar likmēm? Tu zini, mazliet saērcināts atrauc Zigfrīds. Man šķiet, ka Sandris bijis gudrāks. Likmes pēdējos 2 gados nokrita pamatīgi, bet mani tas neietekmēja, jo likme līgumā ierakstīta kā nemainīga. Nu, nesaki viss. Šim tagad oponēja Sandris. Bija laiks, kad tava fiksētā likme bija zemāka nekā manas mainīgās, kuras vienu brīdi uzlēca varena augstu, un skaties, tagad jau atkal runā, ka tās celsies. Valdis apdomāja un secināja. Viss ir relatīvs. Ja esi gatavs riskēt un varbūt iegūt, vari ņemt mainīgo. Bet, ja gribi stabilitāti un pastāvīgus noteikumus, jāņem nemainīgo likmi. Skaidrs. Pats gan viņš tagad brauc negluži ar jaunu, bet par ietaupījumiem iegādātu autiņu. Tomēr minētie fakti